Un kā tad atrast šo te līdzsvaru starp šo te unikalitāti un tajā pašā laikā mēs visi zinām, ka mūsu ķermenis iegūst kaut kādu formu, kas ir šī te struktūra, kas ir arī sabiedrība. Ja mēs apskatām sabiedrību, ka eskalējam šo pēc šāda paša principa, tad sanāk, ka sabiedrības katrs cilvēks ir šī te unikālā šūna, un tajā pašā laikā mēs kā sabiedrība kopā funkcionējam, lai mēs būtu dzīvi. Un ir izdomāti šie te likumi, noteikumi, kā mums saturēties kopā. Man nekādas pareizās, protams, atbildes un recepts nav, bet es šobrīd saprotu, ka mūsu šī likumdošana un iespējas sevi realizēt savu unikalitāti ir diezgan sarežģīts. Un tāpēc es aicinu jūs uz šo te sarunu un varbūt iesākt ar tādu tēmu kā brīvība, jo mums ļoti daudz jau no paša sākuma šīs tēma, ka cilvēks ir brīvs un atzīmējās, tad varbūt, ka ir kāds idejas par to, kas tad īsti ir brīvība katram būt un kā tad mēs varam to ielikt darīt tiesisku. Es zinu, Dāvi, ka tad noteikti ir atbildi šo jautājumu par to, kas ir brīvība. Es ļaušu citiem sākt. Ok, sarunāts. Kurš drosmīgais? Kā ir iesākt? Jā. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka brīvība ir un otrā pusē ir atbildība. Un mēs nevaram skatīties uz brīvību tikai kā uz brīvību, jo vienmēr ir, un tikai tad tas strādā. Ja ir tikai brīvība vai tikai atbildība, tad mēs aizbrauksim grāvī. Tas tāds. Un bieži vien, diemžēl, bet šis tiek ignorēts. Tā kā mēs gribam vairāk brīžiem likt uzsvaru vienu pusi uz atbildību, otru uz brīvību. Un vienkārši skatās konfliktu. Tas īsumā. Jā, bet mums ir jāatrod tas iņu un jaņ, tas līdzsvars, tas zelta celiņš. Jā, bet šodien īstenībā man ļoti patika, ka izskanēja, ka arī alternatīvajā izglītībā ir rāmi, robežas. Līdz ar to, lai arī tur varbūt tiek dota šī lielāka brīvība, bet jebkurā gadījumā šis rāmis un atbildība ir. Un tas, kas ir mūsu izaicinājums, mums kā pieaugušajiem vienmēr ir jāstāsta bērniem, kas ir tas, kāpēc kaut kas ir jādara. Ja mums arī, kad viņi izaugs, viņiem būs kaut kas jādara. Un man tādā ziņā es varu padalīties tāds interesants piemērs bija ar izaicinājumiem matemātikā, jo man tad, kad es mācījos skolā matemātiku, katru dienu bija jautājums, pirms kā man tas ir vajadzīgs. Un savukārt mans vīrs ir absolūts eksperts matemātikā. Visu ļoti labi saprot. Un viņš man šobrīd audzinot bērnus deva ļoti daudz atbildes, priekš kam tur sīnusi, kosinusi vai a plus b kvadrātā, kur to dzīvē nodara. Un ziniet, piemēram, a plus b kvadrātā šitas viss tur algebrā izrādās, ziniet, kur tas nodara, kur tas praktiski tiek izmantots, izrādās burdā piegrieztas. Es nezināju. Tas bija, tā kā, tas ir, jā, un vēl ko es varu pateikt, attiecībā uz to, cik liels iespējas mums šobrīd ir iedot bērniem to izglītību, kas viņiem ir nepieciešama, respektīvi, lai būtu šī brīvība, šī fantastiskais piemērs par to sēkliņu. Man tomēr liekas, ka es tomēr esmu cerīga un tomēr zinot, kādas ir tās formas un kā vecākam bieži vien uzņemoties atbildību un darot to, kas ir jādara, mēs varam to nodrošināt. Jautājums, vai mēs to gribam? Tas ir cits stāsts, ja? Jo citreiz nepietiek ar to, ka tu ieliec kādā skolā, bet citreiz ir jāiesaistās, lai kaut ko izveidotu, ja? Tā ir tā nianse, jo patiesībā mums formas ir tālmācība, mājmācība, ja? Sistēmas skolas, un patiesībā mums tās iespējas ir daudz, ja godīgi. Vienīgā problēma ir šis izglītības standarts, bet pat arī agrākos laikos ir teikt, diagnosticējušie 3. 6. klase bija tur, kur daudzi atcitās, ka, it kā ir brīvība, un tad tev atkal kaut ko spiež. Arī šis ir atcelts. Tā kā patiesībā tā brīvība mums šobrīd ir pat lielāka nekā viņa bija pirms tiem pašiem 10 gadiem. Tas tāds vienkārši salīdzināšanai. Ka viss patiesībā caur to sabiedrības spiedienu, ko mums īstenībā ir jāturpina darīt, tā brīvība aizvien palielinās. Tā. Labi. Ok, es nokomentēšu. Cik kā tu sāki, Olga, baigi labi to topiku ar to, ka ķermenī katra šūna kā zina savu vietu un zina, kas viņai jādara. Un tas viss ķermenī tiešām tā arī funkcionē parasti.
Bet cilvēki, uz viņiem skatoties, tā, uz lielāku baru, dažreiz liekas tā, ka, ir kāds, kas sastāv tikai no pakaļšūnām. Un šo plašu analoģiju pārnesot, teiksim, uz mūsu izglītību, ir aizmirst viena lieta, ir standarts un ir standarta sasniegumi, bet nav viņos paredzēta specifiska vieta paša izziņai. Un kamēr cilvēks nezina, kas viņš ir, tad viņš var maldīties un vandīties pa dzīvi uz riņķi līdz gadiem 40, 60, varbūt līdz galam, un tā arī nezināt, kas viņš ir, kur ir viņa vieta, un tad, iespējams tiešām tur pakaļ šūna pretendē par sirds šūnas gļūdu. Un es domāju, ka šeit tā brīvība cilvēkiem ir jāsaprot, ka mums tad ir tā brīvība dota. It kā. Jo pēc savas būtības brīvība jau neviens nedod. Brīvība ņem. Un tad, kad mēs saprotam to, ka mums tā kā ir visas iespējas, un mums viņu vienkārši jāpaņem, pašiem par sevi jāatbild, pašiem jāievieš dzīvē, tad arī viss sāk notikt. Un tad mēs varam salikt tā, lai mūsu bērnam, ja mums tas svarīgi, ir pieejama jāiepilna izglītība, arī šeit Latvijā. Nav jāmeklē speciāli ārzemes. Mums ir iespēja salikt tā, lai viņš būtu nodarbināts tik stundas, cik ir viņam atbilstoši, tā, ka tas ir efektīvi un veselīgi. Un tā, ka viņam paliek laiks arī pāri, ne tikai būt nodarbinātam, kā tas ir klasiski un klātienē, tā 90% gadījumu, bet viņam ir laiks arī atklāt sevi un saprast, kas viņš īsti ir. Un izdarīt to ātrāk nekā vairums no mums klātesošie, pieaugušie to ir izdarījuši savā dzīvē. Jā, man ienāca prātā atziņa no filmas Spider-Man, ja? Kur with great power comes great responsibility, un bija runāšana par brīvību un atbildību, tad with great freedom comes great accountability, jo tieši tā, jo ir liela brīvība, tad ar lielu brīvību nāk arī liela atbildība. Un jo lielāka viņa brīvība, jo lielāka atbildība, bet ja tu saņem, ja tev iedod brīvību, bet tev nedod atbildību, tad tā īstenībā diezko tā nav brīvība. Un tas ir tas, kas droši vien arī mums tagad daudz skolās ir, ne, kur mēs noņemam atbildību no bērniem, ja, teiksim, obligāti, ja viņš slikti uzvedās, viņam tā klasē viņš drīkst būt, vai drīkst traucēt pārējiem, skolotāji nedrīkst tur kaut ko darīt lietas labā. Un tas noņem atbildību, bet ja atkal tādā pašā vienādojumā, ja tu noņem atbildību, tad tu atņem viņam brīvību arī. Un tāpēc es domāju, ka sistēmiski mums ir jādod vairāk brīvības, bet jādod arī daudz vairāk atbildības. Tas ir gan skolāniem, vispār īstenībā arī cilvēkiem un sabiedrības locekļiem. Bet, diemžēl, mums sistēmiski mēs noņemam atbildību un mēs noņemam arī brīvības. Drīkst komentēt šim jautājumam? Yeah. Tas ļoti sasaucās ar to manu tēmu šodienas tā līdzdalība, jo patiesībā tas, ko es varu pateikt, ko mēs arī, kā organizācijā Latvijas bērnu labklājības tīkls uzskatām, mums ir bieži vien diskusijas par to, vai iesaistīties izglītības jautājumos vai nē. Un tas mūsu uzstādījums, ko es redzu, tā ir arī mans personiskais viedoklis, ka jo vairāk bērni tiks iesaistīti skolā, būs šī līdzdalība, gan iekšējo kārtības noteikumu izstrādē, un visos citos svarīgos jautājumos, jo tā izglītības sistēma ātrāk mainīsies. Un tas ir jautājums gan par to, ok, tu gribēji, lai šādi, un tagad tev ir atbildība šo ievērot, vai ne? Tā. Olga drīkst traucēt. Jā. To arī vajag darīt, lai mēs tiešām uz kvalitatīvu sarunas. Jā, Dāvi, tu tekstā savā pieminēja jautājumu, ka mums ir jādod tā kā sistēmiski vairāk kaut kam citam. Ko tu domā? Sistēmiski jādod kaut kam citam? Jā, tādā ziņā. Bet kā vairāk iespējas, vairāk brīvību, vairāk sasaistīt kopā brīvību ar atbildību, un tas bija tā kā teksts, kad vairāk kaut kam citam, tā kā tiem, kas tur ārpusē. Ļoti labs jautājums, ja mēs esam izglītības konferencē, tad es runāšu par izglītības kontekstā. Tad izglītības kontekstā mums ir sistēmā pavisam
atžgārni ir salikts, ka atbildīgs par izglītību ir politiķis, jā, atbildīgs ir tur kaut kāda iestāde, nevis vecāks. Un īstenībā tā iestāde nemaz nav atbildīga, nevis pie atbildīgs, viņi tik un tā neprasa, viņam nav nekādas sekas, ja viņi uztaisa kaut ko ļoti sliktu. Mums kā vecākiem ir atņemta brīvība izvēlēties, kā mācīt mūsu bērnus. Bet līdz ar to mums arī atņemta ir atbildība, ja? Jo, ja mēs pasakām, ka jūs varat audzināt savus bērnus, kā jūs vēlaties, jūs varat nedot atzīmes, neievērot sistēmu, vēl kaut kas, un tur nav 3., 6., 9. klasē šitāda eksāmena. Šit man izlādējās šitais tēm, bet tas nekas. Es varu paņemt, jā. Šitais ir, tev labāks mikrofons. Ja mums ir vecākiem dot šī atbildība un brīvība, līdz ar to brīvību mums nāk arī atbildība, un mēs esam atbildīgi par mūsu bērnu nākotni un par to, kādi viņi būs sabiedrības locekļi vai vienalga, kādi viņi būs dzīvē. Bet tagad tā atbildība ir atdota iestādēm. Iestādes ir atbildība, ja kaut kas nav, tad mēs arī varam pateikt, tā, Dievs, mums tā iestādes vēl man bērnu izaudzināja slikti, man šausmas, kāds, viņš neprot, es neesmu vainīgs, tā ir iestādes vaina. Un tas ir tas, par ko es runāju, kad sistemātiski mums ir atņemts brīvības, un es pārliecināts, ja mums būtu vairāk brīvības vecākiem izvēlēties izglītības veidus, tad mums būtu daudz labāka izglītība un daudz kvalitātīga izglītība. Ok, paldies. Jā, tagad ir vairāk skaidrs, un uzreiz gribu piekomentēt klāt. Tas ir ļoti populāri domāt, kad kāds par mums parūpēsies, un pats galvenais, ka kādam ir pienākums par mums parūpēties. Kurš to teica? Kurš to izdomāja? Vai tā var būt laimīgs cilvēks? Bet, vai tas saskan ar realitāti? Jo realitātē nevienam nav pienākums ne par vienu citu atbildēt. Es esmu atbildīgs tikai pats par sevi, un es esmu atbildīgs pats par savu laimi, par savu veiksmi, par to, vai šodien esmu paēdis, vai šodien es vispārējo. Nesaukšu skaļi, un izglītības kontekstā ir tieši tas pats. Tātad mēs esam atbildīgi par to, kādas izglītības iespējas ir pieejams mūsu bērniem, un kā viņas realizējās, vēl jau vairāk. Mēs esam paši atbildīgi, un šis ir tā kā jāsāk saprast. Un kāpēc es saku jāsāk saprast? Tāpēc, kad 4 gadus es kūrēju vecāku klases čatus, kopā kaut kādi tur 700 cilvēki, pa lielam tās ir vismaz 1000 cilvēki, tāpēc, ka ģimeņu pārstāvi tur ir. Mums no paša pirmā brīža ir uztaisīts tā, ka visus savus ierosinājumus, visas mūsu kļūdas, visas mēs diskutējam publiski, neslēpjamies, turpat uz vietas arī atrisinām, un es pēc 4. gada, lasot komentārus, ik brīdim kaut kādus, es atkal saprotu to, ka tas vecāks, kurš bijis reāli 4 gadus kopā, viņš piedalījās visā, no sākuma, no pirmās sēklas līdz tam, kas šobrīd, viņš joprojām nav sapratis, kad mēs kopā to veidojam, tā ir mūsu atbildība. Un tā ir ļoti liela sabiedrības kļūda, tā kā aicinājums ir vienkārši atvērt acis. Un šeit ir šis ir ļoti būtisks moments, te rodās iekšējā frustrācija. Tu saproti, ka vairums ir šādi te domā, kurš ir vainīgs, kuru tagad mēs sodīsim, kuru mēs tagad vērtēsim. Un es ticu, ka šeit mēs te esam sanākuši kopā cilvēki, kuri paši ir atbildējuši uz šiem jautājumiem, ko Gūne mums piedāvāja, kas es esmu un ko es gribu veidot un darīt. Un tagad es arī kā māma, es nonāku frustrācijā, es saprotu, šis man neder, manam bērnam neder, jo tie pārstrādā cilvēki, kas strādā skolās, nav atbildējuši uz šiem jautājumiem. Un kamēr viņš nav atbildējis uz šiem jautājumiem, es negribu, lai viņš māca manam bērnam, kā dzīvot. Nē. Un savukārt likumiski man, jo ir arī ANO konvencijā, ir rakstīts, ka pamat izglītība ir obligāta. Un tur ir arī rakstīts, ka vecākiem ir tiesības izvēlēties šo pamat izglītību. No kā mēs te varam izvēlēties, ja es gribu izvēlēties to, ko šeit mēģina nospiest. Piemēram, tagad uzbrukt tālmācībai, šāds te bērnu virzītas modelis, vispār saprast, kā viņi var iefiltrēt mūsu likumdošanā iekšā. Kā es kā cilvēks, kurš saprot savas vērtības,
varu tad izvēlēties un nebaidīties, ka man slīgi bārīties, ko tu dari savu bērnu, mums šitā nepatīk. Jā, es mazliet gribētu nokomentēt. Mazliet varbūt aizdomājos, kam ir jāpalīdz atbildēt uz jautājumu, kas es esmu, vai ģimenei vai skolai. Respektīvi, kas ir kura funkcija. Es domāju, ka visiem tas ir jādara. Man drīzāk vairāk gribētos, lai skola būtu vieta, kura var iedot tās prasmes un zināšanas, kuras es kā vecāks nevaru iedot. Un es drīzāk vairāk likt uzsvaru uz emocionālo inteliģenci, uz savu